Čau, mīļie, jau decembrī. Es vēlos šovakar atbildēt uz jautājumu, nodot jums vēstījumu plūsmā, lai notiek atbildes, lai mēs turpinām saņemt šīs atbildes. Jo noteikti, ka gaida, cilvēki, kas gaida šīs atbildes. Jautājumi pāris ir sakrājušies, tāpēc pirms es nirstu iekšā un atbildu uz jautājumus pievienošu to lodziņu, sajūta, kad šis cilvēkam ir sajūta, kad ir iestrēgusi, kas ir jāmaina savā dzīvē, lai būtu saskaņā ar savas dvēseles ceļu. Nirsim iekšā un jautāsim, kas man ir jānodod šim cilvēkam, kas viņai ir jādzird šodien, te un tagad. Iespējams, arī tu vari uzdot kādu jautājumu, kas tev ir aktuāls, ko tu vēlēsi saņemt atbildi. Iespējams, kad es tev šo atbildi sniegšu. Jā, bet pirms mēs vēl nirstam iekšā, es vēlējos tev pateikt un novēlēt jau decembrī, lai decembris ir iespēju, piepildījuma, sirds siltuma, mīļuma, maiguma, mīlestības, drosmas, viegluma, pateicības pilns. Nenotiek? Jau noticis pareizi. Labi. Tad nirstam iekšā un atbildam uz jautājumu. Kā katru reizi, arī šajā reizē es tev atgādinu tikai to, kad šeit pilnīgi, absolūti nekas nav jāsaprot. Šeit ir tikai un vienīgi jāsajūt. Tev ir tikai un vienīgi jāsajūt. Ja? Jāklausās ar atvērtu sirds centru. Ja gadījumā pieslēdzas prāts un viņam liekas, ka viņš ir gudrinieks, mazliet viņa paliec tādā novērotāja pauzā. No malas mazliet viņa paskaties uz sevi. Ja? Paņem tikai un vienīgi savu, nepieķerties absolūti pilnīgi kādai informācijai, lai notur un lai notiek brīnumainas atklāsmes. Kas ir tas, ko es vēlos nodot atbildot uz šo jautājumu? Man rāda tāda vizualizācija, ir tāda kā smaga mašīna. Bet tā mašīna ir tāda, nevis tā kā kas kaut kādu kravu ved, bet viņa tā kā atvērta, tāda kā grila laika, tā kā mašīna, kur var kaut ko mest iekšā, kur var aizmugurē, tur var visu kaut ko mest iekšā, kraut iekšā, un tu no zemes ņem, tu ir tā kā tādas vagas, tā kā rāda, un tu no tām vagām ņem kaut kādus augļus, kaut kādu auglību un liec iekšā tajā visā. Tu liec iekšā un tā mašīna brauc uz priekšu un tu liec arvien vairāk un vairāk iekšā, liec iekšā dažādas zināšanas, liec iekšā ļoti daudz dažādu cilvēku, egregoru, informāciju. Tā kā tāds sūknītis man rāda, tā kā sūknītis paņem visu un ir ļoti daudz tādi āķīši no tevis ārā, tāda kā āķīši, un uz tiem āķīšiem vienkārši uzķerās ļoti daudz dažāda informācija. Un tad tā tev liekas taisnība, un tad tev tā liekas taisnība, tad tev tā liekas taisnība, tā liekas taisnība, tā, un tad liekas tajā visā milzīgajā taisnībā, kur tu esi kaut ko paņēmusi no visiem, tur var apjukt, tur var būt šī sajūta, kad ir šis tāds tā kā tu esi iestrēgusi ļoti daudzās patiesībās priekš sevis, tāpēc, ka pilnīgi katrā šajā te, ko tu dzirdi, ja, ko tev saka, ko tev nodod, ko tu paņem, kur tu te tiec aizvesta, lai satiktu, lai dzirdētu, lai miedarbotos, tas viss ir tev vajadzīgs. Ja? Tikai ir tā, kad, lai tas izplastos, jo viņš viss ienāk iekšā, tevi ienāk iekšā, un viņam nav vietas vairs tavā avatārā, lai tas notiktu.
Un šie tādi brīži, kad liekas, kad ir līdz kaklam vai jau pāri galvai, tie ir brīži, kad notiek ļoti vērtīgas pārmaiņas. Ja? Šīs pārmaiņas nekad cilvēkam nav vieglas, tāpēc, kad pakāpiens uz nākošo pakāpienu nekad. Šī pat nav prāta programma, tā ir absolūta cilvēku pieredze, mana pieredze un ļoti daudzu cilvēku cilvēcīgā avatāra pieredze. Tāpēc, ka cilvēks spēj pakāpties uz nākošo pakāpienu tikai un vienīgi tad, kad mirst cilvēkā kaut kādas viņa egoisma daļas. Un tikai tā. Jo mazāk šī egoisma, lepnības, es zinu visu, jo vieglāk šīs transformācijas ar katru reizi ir un ātrāk notiek atklāsmes. Tāpēc, kad mēs neieķeramies, cilvēks neieķerās, tas nav tikai par tevi, tas ir par citiem cilvēkiem, kaut kādā savā versijā. Tad, kad mēs esam ieķērušies kaut kādā savā versijā, ir, tad var arī tā, zin kā, lai to viegli pienest, vienkārši to plēsīs uz pusēm. Un tu nesapratīs, kas ar tev notiek. Ja? Tāpēc visveselīgāk šajos brīžos, tad, kad notiek šī te tā kā next level, ja? Tā arī var tā saukt, un tas ir tikai un vienīgi tuvoties savai dvēselē, tuvoties savam dvēseles ceļam. Cik ļoti daudziem liekas, ka tas, kas ir noticis kaut kādu brīdi, tā kā drusku atskatoties, ka tas ir bijis wow. Ja? Tādā mazā šaurā prāta programmiņā. Cilvēkam tiek dots potenciāls, arī tev tiek dots potenciāls, ļoti daudziem tiek dots potenciāls, sauc to kā gribi, misija, potenciāls, kaut kas, ko viņš var darīt, realizēt caur atvērtu sirds centru. Bet, jo cilvēkā ir tāds tā kā ierobežojumi kaut kādi šajās prāta programmās, savā prāta redzējuma šaurībām, kad viņam liekas, vai viņiem liekas, vai vienkārši kā cilvēkam liekas, ir šī sajūta, kad tajā šaurajā ceļa posmā, kad iespējams kaut kas ir sanācis, iespējams kaut kas ir izdevies, ka tas ir bijis simtniekā. Bet patiesībā ir savādāk. Pirms katra šī pakāpiena, kad tu ļauj pats sev kā cilvēks transformēt savas šīs egoisma daļas, man nāk rupji, tāpēc, ka tur ir tumsa, es negribu to translēt. Vienmēr būs apjukums, tevi turēs vienkārši šajā apjukumā, kur nebūs skaidrības, tāpēc, kad pirms katra šī pakāpiena ar cilvēku strādā gan gaisma, gan tumsa. Tumsa strādā ar cilvēku, tāpēc, kad viņa vēlas, lai tas notiktu ātrāk, bet citreiz tas ir sāpīgāk, bet gaisma ir klātesoša kā pavadonis, un viņa vienkārši novēro. Viņai nav tāda kā zīmoga uzlikta, kā tev būtu jādara, tāpēc, kad gaisma, viņa akceptē un pieņem jebkādu cilvēku izvēli, ja? Negluži visā notiek cilvēka brīvā griba. Citi var domāt, ka tas ir, ka tas tā nav. Tas ir no katra cilvēka paša atkarīgs. Bet pēc vairākām transformācijām, kas notiek ar cilvēku, kad viņš tuvojas sev un tuvojas savam dvēseles ceļam, notiek ļoti vērtīgs atklāsmes, kad tu saproti, ka
Tad, kad pienāk šī reize, viņa nemanoties, iespējams pienāk vai varbūt sajūtās, te nolas, ka ir kaut kāda veida šī stop, tev noliek uz tādas tā kā pauzes. Ir tāda sajūta, ka tu stāvi pliks, kails, kaila, šādi stāvi. Un jo tu brīvāk ļausi no sevis nonulēties visam tam nost. Gan te, visās čakrās, visos centros, visā savā, viss, kas apkārt ir, ļausi nonulēties šai enerģijai, kurai ir jāaiziet, kura vairs tev nekalpo. Viņa tev neko nedod. Viņa tev neko nesniedz. Viņa tev nedod pat idejas galvā nekādas. Bet ir citi tie, kas turās. Viņi turās pie tās savas versijas. Trīc tajā savā versijā. Nezinot to, ka pēc vairākām šīm transformācijām, pēc vairākiem šiem sabrukumiem, pēc vairākiem es tāpatās celšos, es tāpatās iešu, es tāpatās izdarīšu, es tāpat sasniegšu to, ko es vēlos no sirds, no tīras savas atklātas sirds. Un tad, kad viņi skatās pavadoņi, gan gaismas, gan tumsas, ko tu izvēlies? Vai tu atkal ej tajā šaurumiņā savā iekšā šaurajā redzējumā? Tur, kur bija ērti, tur, kur tev bija kaut kāda loma, tur, kur tu drusciņ spīdēji un mirdzēji. Vai tam visam saki nē? Un tad, kad tu saki nē, ļoti bieži pavadoņi tev dod daudz lielākas iespējas. Bet ir jāiet iekšā bailēs, ir jāiet iekšā nezināmajā, ir jāiet iekšā neparedzamajā, ir jāiet tur, kur iespējams gan tu, gan arī citi cilvēki nekad nav bijuši. Es gribu teikt tā, ka vienkārši to nodot pavadoņi, tas nav no manīm un tas nav no mana egoisma. Visi tie cilvēki, kas nonāk un dzird jebko, pilnīgi absolūti jebko, caur manu balsi, ko es nododu, ļoti daudz, kas mainās un ļoti daudz, kas mainīsies. Redzējumā, prāta programmās, uztverē, sajūtās, visā. Jūs neesat vienkārši tāpatās šeit, neviens. Jūs esat šeit, savas dvēseles atvestī, lai jūsos notiktu aktivizācija. Un tas notiek. Rādi, ka tas notiek. Un jo jūs vieglāk pret to attieksieties ar to, kas jūsos notiek, jo viss notiek un sakārtojas tieši tā, kā tam ir jābūt. Iespējams, kā sen tam jau bija jābūt. Un tas nav viegli cilvēkam. Tas plēš uz pusēm, tas ārda, tas nonullē. Tikai tāpēc, lai tu nostātos uz savas dvēseles ceļa, kur ir ļoti daudz ieguvumi. Ļoti daudz ieguvumi. Tev ir tik. Tu gribi tik, bet tu paliec šajā tik. Bet aiz tā visa, kas nonulējās, tad, kad ir šeit, es eju roku rokā ar savu dievišķo plūsmu, un es to atkārtošu katru reizi. Es eju roku rokā ar paļāvību, ar ticību.
Es eju roku rokā ar šo ten iekšējo savu sajūtu. Es zinu, ko es gribu. Es zinu, ko es varu. Es zinu, ka es to realizēšu. Bet nevienmēr tas notiek ātri. Lineārais laiks gudrām dvēselēm pārbauda pacietību. Tāpēc, ka tam tā ir jābūt. Tāpēc, ka ir jāatgriežas pie sevis, ir jāatgriežas iekšā, savā kodolā, jābūt kontaktā ar savu avotu, ar savu dievišķo plūsmu, ar saviem pavadoņiem. Ir jāizprot, jādzird sevi. Un kamēr tas nenotiks, visus vilks. Kaut kādā brīdī pārnestā nozīmē ar degunu pasauli. Citus pa zemes ceļu, citus pa ūdeni. Kur varēs aizrīties, kur varēs tiešā vai pārnestā nozīmē asiņot. Kamēr cilvēks pats beigs vainot, piecelsies un nostāsies uz savām kājām un sāks iet savas dvēseles ceļu. Un tad, kad jūs sākat iet roku rokā ar sevi, ļoti daudz durvis atverās pašas. Atverās. Un notiek brīnumainas, skaistas, sirdsiltas lietas, miedarbības, notikumi, prieks. Un atskatoties, milzīga pateicība par visu. Par visām asarām, par visām sāpēm, par visām dusmām, par visu aizvainojumu, par visu neredzēto, par visu redzēto, kur iespējams kāds ir mazliet maliņā pagājis, vienkārši lai novērotu to visu no malas, dodot telpu, tai katrs savā ritmā mostas. Ir ļoti, ļoti vērtīgs laiks, kā es jau to jums nodevu decembra vēstījumā. Cik jūs paši būsiet atvērti pret sevi, tik jums katra diena paies viegli vai grūti. Jūs paši izlemsiet, paši radīsiet, paši sev to dosiet. Un ja man saka, jā, es jums arī nodošu, ja gribēsies vienkārši uztaisīt to mākslīgi, tas tā nenotiks. Mēs nespējam un nespēsim vairs neviens sev iestāstīt kaut ko, kas mēs esam. Vienalga caur kādām manifestācijām, vienalga caur ko katrs pielieto, tas nedarbojas. Darbojas un darbosies tikai vienīgi tas, kas nāk no atvērtas sirds. Taisnība un patiesība. Tikai un vienīgi. Un jau šīs te platformas mēs ejam pretī sev. Tas nav grūti. Tad ir pateicība. Tad ir ļoti daudz dažādu sīkumiņi, pie kuriem katrs grib pieķerties, atrast vainu, pārlikt kaut ko no sevis, kas vēl nav saprotams. Pieņemiet sevi šajā brīdī, kādi jūs esat, kāda tu esi un kāds ir katrs. Attiecieties pret sevi labvēlīgi, labdabīgi, ar cieņu, ar mīlestību, ar pateicību. Jūs esat sev labākais draugs. 24/7. Paprasiet sev, vai jūs gribat tādu draugu, kā jūs esat sev. Nu, godīgi.
lai noder viss tas, ko es jums šodien nodevu. Es ticu, ka es tev atbildēju uz jautājumus, ticu, ka es atbildēju arī uz citu klausītāju jautājumiem. Un vienkārši skatieties ar atvērtām acīm uz visu notiekošo. Jūs sapratīsiet, ka nav viss tik melns, kā jūs to mēlējat. Ko jūs gribat redzēt, ko jūs gribat sajust, kas jūs esat. Tur ir ļoti daudz iespējas. Paldies, mīļie. Paldies! Paldies!